Tā, mīlīši, mēs esam Bērzes Strazdos. Jāņa festivālā. Beidzot, es tam nespēju noticēt. Un te tik daudz, kas notiek. Un šobrīd es esmu tikai kārparkā. Bet mēs pavisam tuvojamies. Plantācijas ir milzīgas. Man kā pirmnācējam šis viss ir liekas kaut kas jauns un iespējīgs. Un es nespēju noticēt, ka tik daudz latvieši savācas uz šo brīnišķīgo festivālu. Uz šīm pļavām. Vai nav brīnišķīgi? Tā, nu tā tas viss te izskatās. Reku ejam iekšā. Jāņu festivāls. Yep, here we go. Let's go. Jā, zīmes pareizās. Esam uz pareizā ceļā. Jā, nu tāds ir tāds pirmais entrance. Tu ej iekšā. Un te ir jānekas festivāla karte. Jā. Un te ir tāds bišķīts securities, face checks. Visu izčeko. Jā, un izklausās, ka ļoti daudz cilvēki jau ir dehatralizējušies. Es nevaru izrunāt to vārdu. Dehatralizējušies. Mēs esam iekšā. Tā izskatās uzreiz, ka tu ieej. Un jā, re, kur zīmes, viss ir latviešu valodā. How amazing! How amazing is that? Festivāls notiek pilnā sparā. Un, jā. Aha, re, kur ir vieta, kur tu vari uzpildīties. Vari uzpildīt ūdeni. Baigi forši. Jā, nu kā, nu bez tā, bet ziniet kā, man vienkārši tas liekas viss amazing, ka mēs neesam tā kā īsti, vai ne, Latvijā, kur man liekas Latvijā palielam viss tik ļoti pieejams, un jā, nu kas ir kaut kādi ūdeņi blakus, kur smelties, kur nopeldēties, what? Bet šeit ir tiešām par visu padomāts, pat par vismazākajiem sīkumiem. Kā piemēram, skaisti dzejolīši. Cute! Reka, omītes arī ir pieķīšiem ir atnākušas. Viss notiek. Forši. Aha. Un reka ir toltes. Labā skaitā, labā izvēlē. Tās nav vienīgās. Manī noteikti vēl. Ok, šitas ir smieklīgi. Es jums parādīšu noteikti vēlāk video. Es to lācu nofilmēju, ka Džeku kastījā sēž iekšā un viņš bija vienkārši pārsvīdis. Un viņš īstenībā vairs tur nevar pēlpot, bet es pieņemu, ka viņš ir sadzēries ļoti daudz augstu ūdeni un viņš vienkārši cenšas izdzīvot ārprāts. Nu, es teiktu tā, ka tā ir bišķī dzīvnieku mocīšana. Lācīts miška priecīgs ir, jā. Un te ir vietējie security, ejam iekšā. Jā, re, kur vairāk vēl tolts. Un jā, tu esi iekšā tā kā varbūt galvenajā zonā. Un pagaidām vēl viss iesildās, viss notiekās. Aha, un re, jā, nu kas ir ugunskuriņš, kurš drīz tiks iekurts. Jā. Un jā, šī ir Latvijas māja. Šeit mums bija brīnišķīga saruna ar meitenēm, kas tur strādā. Bet latvieši var pārņēmuši viņu pufus. Jaunieši. Who don't care. Viss notiekās, viņi čilo. Nu, rītīgs festivāliņš, jā. Visi Latvijai. Viss notiekās. Tur ir arī pufi mazuriem vai arī lielajiem, kas grib palēkāt, bet cik sadzirdēju, viņi šobrīd ir slēgti, jo Anglijā šobrīd ir nenormālākais karstums. 30 grādi, un tā kā tas ir bišķī par daudz šiem pufiem. Jā, bet forši, vismaz ir feina laikapstākļi, cilvēki bauda, ir vasara, nevis lietas, un tas ir tas, kas tik tiešām ļoti priecē.
Jā, bet nevar sagaidīt, kad būs sāksies muzikālā daļa. Šodien uzstājas Dzelzs vilks, tas man nenormāli liekas saite. Man liekas, pēdējo reizi redzēt Dzelzs vilku varbūt savās mājās Jēkabpilī, kādos pilsētas svētkos. Kaut kas tāds varētu būt, bet jā, kopsumā ļoti, ļoti interesanti pavērot, kas notiek Anglijā un patiesībā Latvijā, jo man ir sajūta, kas man Latvijā. Tikko garšīgi pēdām saļamku ar īstu rupmaizi un kvasu. I just can't. Es nespēju noticēt, ka es esmu šeit tikai pāris minūšu attālumā no mājām, un es varu uzēst īstu latviešu saļamku ar īstu rupmaizi un garšīgu kvasiņu. Jā, es šobrīd īstenībā testēju šo kameru, un so far jāsaka, ka es neesmu milzīga fana, jo es nezinu, viņa aiziet tādā tā kā sleep režīmā, ja es viņu neiztieku un nekādas podziņas neklikšķinu, bet, nu redzēs, vēlāk atbraukšu mājās, paeditingošu, bet overall, jā, ir daudz mierīgāka sajūta, ka puncītī kaut kas ir ticis. Jā, noteikti sarosās ar vien vairāk un vairāk cilvēku, ir lielāka rosme arī man aiz muguras, jo cilvēki nāk uzēst. Tikko bišķīt iesildījās Bermundu 2 stūris. Bija forši, jā, maliči baigi, un viņiem tā mūzika ir tāda vup uzreiz visiem, man liekas, baigā enerģija, un pa lielam jau var just, ka cilvēkos ir iekšā tā sajūta, ka viņi grib dancāt, viņi grib darboties, ņemties. Jā, forši. Es tikko sarunājos ar Latvijas māju, un tā ir baigi labā lieta. Tur ir principā par brīvu konsultācijas un informācija par biznesu, par investīcijām latviešiem, jebkurā šajā pasaules malā. Parādījās, ka man jau ir kamerai low battery, but oh well, it's all good. Jā, katrā ziņā bija baigi foršās sarunas Latvijas mājā, un to es uztaisīšu kā tādu atsevišķu epizodi, jo meitenes, kas tur strādāja, tiešām forši pastāstīja gan par savām sajūtām par šo festivālu, gan arī vispār par tādiem varbūt svarīgākajiem un sakarsušākajiem jautājumiem, kas varbūt mums galvās darās, kad mēs domājam par to, ka gribās uzsākt varbūt biznesu, vai tu esi uzsācis biznesu un tu gribi braukt mājās, un tu nezini, kā to visu turpināt, vai vispār kā atgriezties, kas notiekās, kādi nodokļi jāmaksā, nav nodokļi jāmaksā, kas notiek ar pensiju, vai tu esi to, ko iekrājis, tev ir jādod atpakaļ valstī, vai nav, vai tu vari turpināt, vai krāt, un, nu, jā. Anyways, ļoti daudz dažādi jautājumi, un cilvēki tiešām iet, un šīs meitenes diezgan aktīvi tur darbojās un strādājās, bet ļoti priecājos, ka viņām visām bija bišķīt laiks ar manīm iečakoties, papļāpāt, parunāties. Jā, anyways, tāds mums ir bišķīt vlogs. Turpināsim iet tālāk, puncītis pilns. Dievs, es tikko ieraudzīju cilvēku lāču kostīmā. Ak, mans Dievs. Viņš ir vienkārši pārsvīdis. Es viņu nofilmēšu pa kluso. Oh my God, so funny. Šo karsto laiku man grūti iet domāt. Es nevaru, man liekas, teikumus salikt kopā, bet es mēģinu. I'm trying my best. Jā, un forši tirdziņi, pankūciņas, cottage fritters, visādas. Tur es uzēdu savu saļanku. Jā, beautiful. Nu ko? Bliežam ārā, iesim nedaudz atpūsties, jo līdz dzelzsvilkam ir palikusi kāda stunda. Viņi tur pašķīt iesildās, man ir nenormāli karsti. Man vajag nedaudz atsēsties, uzelpot ēnainu gaisu
padzerties ūdeni, un tad es turpināšu. Dziedāšana notiek. Ejam paklausīties. Jau līgot tā tāda interesanta. Oh, wow! Jāsaka tā, ka ir arī sievietēm, kur pamielot acis. Nu ko, ejam apskatīties tautas stērpus, un cik es zinu, šeit viņi arī taisa jostas. Let's go! Jā, viss notiek. Ko taisa? Sveiki! Ļoti skaisti izskatās. Jā. Tāda perfekta latviešu bohēma. Tik kā, jā. Jā, kā skaisti. Jā, un ar skaistām jostiņām. Tauta tērpi, Latgale, Zemgale, Vidzeme, Kurseme. Un tās lellītes vēl dar. Tādas atceros bērnībā arī. Cik skaisti. Ka viss kaut kas vairāk par latviešu tērpiem, astalas. Un fonā var redzēt tik foršas skatus. Un nevar saprast, vai latviski, vai angliski, vai jau angliski skati, bet kaut kā ar visu latviešu būšanu šeit gribētos teikt, ka ļoti latviska sajūta. Ir tik skaisti un visi tādos puskalnos un pauguros un vēl tie vēja ģeneratori aizmugurē. Ļoti forši, ļoti tādā seriāla sajūta. Mans mikrofons ir ieslēgts. Es ceru, ka viņš ir ieslēgts. Tā, nu jā, neliela tehniska ķibelīte, bija jāpārbauda, vai mikrofons ir ieslēgts. Jā, šobrīd esam spēļu zonā un sporta zonā, tā kā let's go, parādīšu, kas notiek šeit. Tā kā visi spēlējās. Un slavenais latviešu navas. Jā, cilvēki palielamā bišķiet tikai iesildās, bet, viss kaut kas notiekās. Jā, diezgan kulīgi. Jā, un te notiek spēles. Jaunieši spēlē volejbolu. Un jaunieši runā angļu valodā. Un te, manuprāt, ir tautas bumbas spēles. So cute! Look at them! Jā, tautas bumbas spēle, kur vēl latviskāk vienkārši. Wow! How funny, how amazing! Jā, mums šeit ļoti patīk. Noteikti atgriezīsimies. Pagaidām baudam. Rītā ierakstīsim pāris, droši vien arī vairākas podkāsta epizodes. Tāds neliels satraukums ir par to, jo es nezinu, ko gaidīt. Pirmo reizi šādā projektā iesaistos. Jā, podkāsta epizodes būs vienkārši brīvā dabā pa lielam. Un kas nāks, ar to runāsimies. Kurš parakstīsies, bet vai parakstīsies, to mēs redzēsim rītā. Bet gan jau viss notiksies. Bet blogošu arī rītā un noteikti arī par visu updateošu. Un jā, cannot wait. Forši jums padalīties un tie, kas varbūt arī vēl nav bijuši šajā festivālā. So far es teiktu tā, es ļoti ilgu laiku biju bišķīt nelatviete. Jo es nezinu, kāpēc. Es pārvācos uz UK, Londonu. Un man kaut kā, laikam, es tieši pat gribēju aizmukt no tā visa latviskā.
Un kaut kā es izvairījos. Dažreiz pat es iegāju veikalā un es sadzirdēju kādu runāt latviešu valodā. Es nebiju tas cilvēks, kas ietu klāt un teiktu, hei, čau, es arī esmu latvieta. Man bija tāds, tur ir latvieši, ejam projām. Bet tagad es laikam esmu pieaugusi bišķi vairāk. Un tagad man gribās konektēties, man gribās satikties, man gribās iepazīties. Un vajag forši, paskatieties, viss notiek. Un pasēdies, kas te? Es no sākuma domāju, ka varbūt kaut kāds kapakmenis, bet tur ir rakstīts Daugavas vanagi. 50 gadu darbības atcerēji. Wowzī! Tā, man arī priecē tas, ka visur ir mīskastes. Mēs kā kārtīgie latvieši vienmēr parūpējamies par to, lai nav pārāk netīšas zemes. Un šitie ir baigi labi, ļoti stilīgi. Man liekas, es varētu nākamgad piesteigties kā brīvprātīgais tikai tāpēc, lai šitām te mašīnītēm varētu braukāt. Ļoti, ļoti forši. Repiet dzelzsvilks. Tā, šā nofilmēsim, lai jau iet. Forši. Čau, dzelzsvilks! Oh my God, paskatieties šito. Nē, mazajiem te arī ir vienkārši paradīze. Jā. Un, jā, redziet, atbraukuši cilvēki arī ar tādiem normāliem, kā sauc šitos, vaniem, kempingiem, campdriviem. Tas ir superīgs, baigi smukais, jā. Un ir arī ambulants, ir ārsti, ja nu vajag, kas ir baigi forši. Viss, kas ir baigi forši, man liekas, tā tam vajadzētu arī būt. Bet, man liekas, tā ir patīkama droša sajūta, ka tu zini, ka festivālā, ja nu kas, ir palīdzība. Ko, mēs lēnām garām ejam uz priekšu, jo pavisam drīz uzstāsies dzelzsvilks. Jā, mēs jau viņus manījām, tīri tā garām ejot. Tagad iesim, skatīsim, kā te viņi uzstāsies, kā te dziedās. Dāmas un kungi, jūs esat gatavi dzelzsvilkam? Nē, tas bija uz kādi 70. Labvakar! Mēs esam ārkārtīgi priecīgi šeit būt pie jums saulgriežu laikā. Šovakar cels saulgrieži kopā. Tu vilki naktī!